Dodamies tālāk un lūkosim, ko mums sarūpējuši bērnu un pusauģu resursu centrs. Viņi mums iepazīstinās ar pilotprojektu pusautomatizētu tiešsaistes psiholoģisko pakalpojumu ieviešanu, internalizējošo psihisko traucējumu ārstēšanai pusauģiem un jauniem pieaugušajiem. Te jums pults, atgādina tur sensors, spiežam tikai bultiņu. Jā, un viss būs brīnišķīgi. Labdien, mans vārds ir Liena Dambiņa, un es esmu bērnu pusauģu resursu centra bērnu slimnīcas vadītāja, un šodien kopā ar kolēģi doktoru Nikitu Bezborodovu, bērnu slimnīcas psihiskās veselības centra vadītāju, centīsimies jūs ļoti ātri pastāstīt par ļoti, mūsuprāt, svarīgu projektu, ar kā palīdzību mēs vēlamies uzlabot pusauģu un jauniešu veselību Latvijā. Tātad, mēs zinām, ka atšķirībā no mūsu vecuma cilvēkiem pusauģi un jaunieši visbiežāk cieši tieši no mentālās nevis fiziskās veselības grūtībām. Un arī Latvijā pēdējos gadus pirmreizējā invaliditāte līdz 18 gadu vecumam tiek noteikti tieši saistībā ar psihiskās veselības traucējumiem. Savukārt pasaules dati jau ilgstoši rāda, ka otrais galvenais nāves cēlonis jauniešu vidū ir pašnāvības. Diemžēl mentālā veselība grūtība izplatība pieaug, un tas nozīmē, ka arī vajadzība pēc palīdzības pusauģu un jauniešu vidū palielinās. Diemžēl šis lielais pieprasījums rāda jauniešiem arvien mazākas iespējas saņemt šo palīdzību, gan finanšu resursu trūkuma dēļ, gan arī speciālistu trūkuma dēļ. Taču pasaulē ir izveidots risinājums, sevi jau labi apliecinājis ilgstoši. Tās ir pusautomatizētās kognitīvi-behaviorālās terapijas. Un tam dēļ mūsu mērķis ir šo pakalpojumu ieviest Latvijā, kas ļautu samazināt garās gaidīšanas rindas, kādas ir izveidojušās gan pusauģu resursu centrā, gan bērnu slimnīcā, gan citu lielo pakalpojumu sniedzēju vidū. Un tas ļautu mums uzlabot, protams, palīdzības pieejamību. Tātad tā palīdzība kļūtu saulaicīgāka un arī šī palīdzība būtu efektīva. Uzlabojot pieejamību, ļoti svarīgi tas būtu reģionos, jo ir daudzas vietas Latvijā, kur jauniešiem vienkārši nav pieejama, te ir nekāda profesionāla palīdzība saistībā ar mentālo veselību. Un tas trešais mūsu sadarbības, mūsu projekta mērķis būtu uzlabot un izveidot īstenībā Latvijā pārēju no bērnu uz pusauģu psihiskās veselības aprūpes pakalpojumu, lai iestājoties 18 gadu vecumam jaunietis nepaliktu viens pats, bez sapratnes, kur tad šo palīdzību meklēt. Un tālāk es vārdu dodu kolēģim Nikitam Bezborodovam. Iedot arī klikeri. Labi. Paldies, Liena. Es tad par to, kā īsti izskatās interneta KBT. Faktiski tas ir absolūti Latvija pavisam noteikti inovatīvs risinājums, jo tas ir pilnībā tiešsaistes risinājums. Ja tad, kas izskatās kā platforma, kur ir ievietota izstrādāta psiholoģiskās terapijas programma, šīs KBT protokols, kuram cauri iet pusaudzis jaunietis, faktiski līdz 25 gadiem, kā mums projekta paredzēts, kuram ir dažāda veida veselības grūtības, depresija, trauksme, ģeneralizēta vai sociāla trauksme, kas ir viens no visbiežāk izplatītiem psihiskiem traucējumiem šeit vecuma posmā. Tad viņš to nedara absolūti viens, ja tad otrajā pusē asinhroni viņam seko, viņa progresam seko psihologs, KBT terapeits, ja tad uzrauga, ja tad viņam ir iespēja vienmēr piekļūt, ja tad šī ir tāda integrēta aprūpe, respektīvi jaunietim vienmēr ir iespēja sazināties ar psihologu, kas uzrauga šo procesu, bet ņemot vērā, ka pamata darbs notiek ar programmu, ja tad tas ļauj būtiski palielināt to pacientu skaitu, to cilvēku skaitu, ko viens speciālists var aprūpēt, un, kā Liena jau pieminēja, Latvijā tā ir viena no galvenām problēmām. Ja tad, ka faktiski šī psiholoģiskā terapija, kas ir pirmās izvēles terapija pie trauksmes un depresijas, tad atšķirība no medikamentiem, ja tad, kas ir otrā izvēle, tad viņa faktiski nav pieejama. Un tad tas saturs, principā tā programma satur gan izglītojušas video materiālus, teksta materiālus, audio video formāta apmācības, ja tad uzdevumus, kas jau pašlaik, tas ir tas KBT, kognitīvi behaviorālas terapijas modelis, kas pašlaik notiek 1:1 ar psihologu kabinetā. Un tad ir konkrēts risinājums, ko mēs projektā mēģinām pilotēt, ja, tad, kas ir izstrādāts Somijā. Un faktiski mums ir liels prieks, ka mums bija iespēja veidot šo sadarbību ar Helsinku Universitātes slimnīcu, kas bija viena no pirmām vispār
zinātnes institūcijām pasaulē, kas izstrādāja šo te pakalpojumu jau 2013. gadā. Nemaz nav tik daudz vietas pasaulē, kur tas ir ieviest, bet Somijā tad ir pietiekoši liela pieredze. Tur ir šāda veida palīdzību saņemuši jau 85,000 pacientu, un viņam ir ļoti laba pierādījuma bāze. Mēs zinām, ka šāda veida risinājums, pusautomatizētā kognitīva behavioral terapija, viņi ir tikpat efektīva, cik 1:1 terapija kabinetā. Un tā ļauj, kad tā jau ir ieviesta, 10 līdz 14 reizes palielināt to cilvēku skaitu, kas ar doto personāla resursu var piekļūt šāda veida palīdzībai. Un tad kopsavilkot, lai neatkārtoties, tad mēs zinām, ka izaicinājums ar jauniešu mentālu veselību ir milzīgs. Trauksme, depresija ir viens no tiem galveniem traucējumiem, kas bojā pašsajūtu šeit vecuma posmā. Mēs zinām, ka mums kā valstī vajadzēs risinājumu, un pašlaik no esošās pierādījuma bāzes izskatās, ka interneta balstīta KBT ir viens no labākiem risinājumiem, ja ne gandrīz vai vienīgais, kas ļauj būtiski palielināt piekļuvi. Un tad mums būs to jāievieš, un mēs ļoti ceram, ka mēs varēsim sākt šī projekta ietvaros. Paldies! Paldies! Dodamies interneta pasaulē, kur mums ir jautājumi šoreiz. Un šoreiz jautājumi skan šādi. Cik daudz jauniešus plānojat iesaistīt projektā? Vismaz 1200. Saņemt pakalpojumu pilotprojektu ietveros. Un tie ir jaunieši no 14 līdz 25 gadiem. Un kur jūs viņus šos 1200 meklēsiet? Mums viņi nav jāmeklē. Pusauģu resursu centrā jau rindā gaida aptuveni 700 jauniešu, un, diemžēl, tā tendence ir tikai pieaugt. Līdzīgi ir arī Bērnu slimnīcas pieredze un Rīgas psihoanarkoloģijas centra pieredze, ar kuriem mēs kopā arī šo projektu īstenot. Ieraugot digitāls risinājums, nevienam droši vien radās jautājums, un te arī to mēs ieraugam. Vai nav risks, ka jaunietim būs par daudz digitālo rīku? Varbūt klātienes terapija tomēr daudz nozīmīgāka. Es domāju, ka uz to var atbildēt. Skaidrs, ka mēs, īpaši, ja mēs domājam par jauniem cilvēkiem, bet tas arī par mums. Mēs vairs nespējam eksistēt tikai tai reālajā vidē, mēs eksistējam arī virtuālajā vidē, un no tā nevarēs nekad izsprukt. Ja, tad skaidrs, ka ekrāns ir viens no rīkiem. Ja, tas ir vienkārši instruments, un jebkuru instrumentu var izmantot uz labu un uz sliktu. Ja, tad tāpat kā rāmuru var, naglu piesist, var arī kādam galvaskausu caursist. Ja, tad jautājums, kā mēs to izmantojam. Ja, tad no ekrāniem jauniešus dabūt nost nevarēs, bet šīs te piedāvājums ir viens no tiem veidiem, kā šo te rīku var izmantot uz labu. Un tam ir diezgan laba zinātnisko pierādījumu bāze, ka tiešām tas ir tas, kas var palīdzēt tikpat efektīvi, cik terapija 1:1 kabinetā. Nedaudz jau tu ieskicēji atbildi uz šo jautājumu, tāpēc mēģināšu pārfrāzēt par šo Somijas modeli. Jautājums ir par to, kāpēc. Tu teici, ka principā ir ļoti maz valsts pasaulē, kur kaut kas tāds tiek darīts, jā? Principā izstrādāt šāda veida risinājumu ir ļoti dārgi un ļoti laikietilpīgi. It īpaši, ja mēs ņemam vērā arī to posmu, ka mums ir jāpierāda, ka tas ir efektīvs, ja, tad, ka tas tiešām strādā. Un Somija ir no tām valstīm, ne tikai, protams, bet visvairāk to pierādījumu ir tiešām no Skandināvijas valstu puses. Dānija ir līdzīgs modelis, bet Somija ir viens no pirmiem un ir vis tā garākā pieredzes un pierādījuma bāze. Un tad tas mērķis mums ar šo projektu bija nesākt atkal izgudrot riteni no jauna, jo Latvijā mēs to mēdzam diezgan bieži darīt, ja, tad, jo mums ir vajadzīgs risinājums tagad steidzīgi. Bet ņemot vērā, ka mēs ņemam šo Somijas risinājumu, to būs iespēja pilotēt, un mēs varēsim pārbaudīt, vai Latvijā mūsu jauniešiem tas ir akceptējams, pieņemams, vai tas strādā, vai tur ir nepieciešamas kaut kādas korekcijas, un varēsim arī projekta rezultātā valstī sniegt rekomendācijas par potenciāliem tālākiem ceļiem. Kādā veidā, jo, kā es teicu, to vajadzēs ieviest kaut kad, neizbēgami, bet kādi ir tie potenciāli alternatīvie ceļi, kā to var ieviest, vai iepirkt, vai veidot savu platformu, un kādas ir tās plusi un mīnus. Tad, principā, ar šo Somijas velosipēdu mums atliek, ja pareizāk sakot, jums tikai iemācīties braukt, iztulkot latviski, nekas jauns tur nav jāliek klāt, ja pēc tam jūs jūtat. Jā, bišķiņ sarežģītāk nekā tikai iztulkot, bet adaptēt un pārbaudīt to efektivitāti. Ko paši ārsti saka? Vai viņiem nebūs pretestība šim rīkam?
Milzīga problēma ārstiem pašlaik, un es esmu viens no tiem ārstiem, kas strādā ikdienā, ka vienkārši nav kur nosūtīt. Es zinu, ka vadlīnijas man ir rakstīts, ka jaunietim ar depresiju man ir jāpiedāvā psiholoģiska terapija, un man nav bērnu slimnīcā pašlaik neviens KBT terapeits nestrādā, jo pieprasījums ir milzīgs. Ja, tad, un arī vienkārši privātu pakalpojumu tirgus netiek galā. Respektīvi, palīdzība nav pieejama, un es kā ārsts jebkādā veidā, ja man ir iespēja manam pacientam dabūt palīdzību, es, protams, ka tikai priecāšos par šo. Kā pacients varēs šo tam piekļūt? Vai tāpat būs jāapmeklē šī pirmā vizīte? Šī ir noteikti daļa no, mēs redzam to pašlaik pilotu projekta ietvaros noteikti, un droši vien, ka arī nākotnē, ja, tad kā daļu no veselības aprūpes tomēr, ja, tad, un nepavelti, tad ir šīs 3 sadarbības institūcijas, bērnu slimnīca, ja, tad Pusauģu resursu centrs un Rīgas psihiatrijas narkoloģijas centrs, kas ir Latvijā vislielākie pakalpojumu sniedzēji ja, šeit jomā, kur arī tā pirmā kontaktpersona ir slimnīcu gadījumā, tas ir ārsts, pie kura pacients nonāk uz konsultāciju ar sūdzībām Pusauģu resursu centra gadījumā, tas ir gadījuma vadītājs psihologs. Un arī šī pirmā izvērtēšanas konsultācija ļauj novirzīt pēc piemērotākā pakalpojuma, jo, protams, ka ne visiem pusauģiem un jauniešiem šis pakalpojums būs tas efektīvākais. Bet tā pirmreizēja izvērtēšanas vizīte ļautu mums ieraudzīt tos, kur varbūt šāds arī izmaksu efektīvāks pakalpojums, ne tikai pieejamāks, būtu tas piemērotākais. Tad par psihologiem mēģināšu apvienot šos 2 jautājumus vienā. Tātad, ja jaunietim palīdzēs psihologs iziet visas posmas sistēmā, cik resursus prasīs piesaistīt šim projektam pašu psihologus un vispār cik psihologu jums ir plānots piesaistīt? Tas ir tas viena arī no šīm labākajām sadaļām, jo šeit ir vajadzīga salīdzinoši maza speciālisti ieslēdz, ja mēs skatāmies uz stundām. Līdz ar to Pusauģu resursu centra ietveros mēs redzam, ka mēs pat iespējams šo projektu varētu īstenot jau esošo cilvēku resursu, tātad speciālistu ietveros, zinot, cik ļoti grūti ir piesaistīt šobrīd un atrast kvalificētus KBT terapeitus Latvijā. Ja. Tas pats arī ir ar bērnu slimnīcu. Mums pašlaik strādā jau mūsu centrā 30 klīniskie psihologi, un, protams, ka mūsu mērķis šai projektā ir kā iesaistīt daudzus no jau strādājošiem uz nelielām slodzes daļām, lai tā pievienotā vērtība ir tāda, ka viņam būs iespēja gūt pieredzi, ja, tad, kas arī pēc projekta beigām tā pieredze nekur nepazudīs. Ja, tad viņam būs pieredze sniegt pakalpojumu attālinātā formātā. Rīgas psihiatrijas narkoloģijas centram pavisam noteikti vajadzēs arī klāt personālu psihologus dažus atrast. Bet, principā, ja, tad mēs redzam, ka personāla resursi mums ir. Tad precizējoši jautājums par šo rīku, vai mēs runājam par internetu, vai mēs runājam par speciālu programmatūru lietotni? Tā ir speciāla lietotne, tas ir aplikācija. Jā. Bet potenciāli, ja, tad, un tas veids, kā Somijā šīs pakalpojums eksistē, viņš var būt dažādos formātos, viņš var būt browserī, ja, tad viņš var būt konkrētai lietotnē, ja, tad tas, ko mēs piedāvājam, tā ir konkrēta lietotne. Un tad, ja Somija, tad ar šo mēs arī noslēdzam mūsu jautājumu sesiju, vai Somijā veikts arī pētījums pacientu vērtējums, kur salīdzināts terapijas un klātienes un šis jaunais. Jā. Ir diezgan daudz pētījumu par šiem gadiem veikti. Tie visi ir publicēti, viņi ir pieejami. Ja, tad, un dažādas grupas, ja, tad salīdzinot kontrolas grupu un šo terapiju, salīdzinot rutīnas KBT 1:1 pret šo terapiju. Un tas rezultāts ir tāds, ka principā šī terapija pirmkārt viņa ir efektīva, ticami, un otrkārt viņa ir tikpat efektīva, cik klātienes terapija. Un, ir, protams, daudz arī ļoti interesantu pētījumu, kā veidojas tā alianse. Jo psihoterapija ir arī attiecības. Ja, tad šajā modelī attiecības veidojas ne tikai ar to terapeitu, ne tik daudz, cik ar to programmu. Kas ir ļoti īpatnēji, bet tādi pētījumi arī ir. Bet tā ir realitāte un nākotne. Gluži ne pētījums, bet tāda temperatūras taustīšana mūsu luksaforā. Pastīsimies, ko tad esam Mentī šodien sadarījuši. Un lūk, kā pārliecinoši labi, 29 zaļās krāsas gaisma.